Jā, labdien, Jāni, labdien, Jūri, labdien, godātie klātesošie. Nemaz nav tik karsta tā saruna, jo pagaidām vēl nav neviena jautājuma, līdz ar to mēs vēl tikai sāksim iesildīties, bet es noteikti būšu pateicīga arī auditorijai, lai tā diskusija būtu interesantāka. Esiet droši, jums ir iespēja uzdot diviem izciliem juristiem savu sasāpējušo problēmu vai savu sasāpējušo jautājumu. Un man ir tā laime uz mirkli tikai, protams, es teikšu 30 minūtēm atkal iejusties tiesneša lomā un pabūt vienā pusē galdam kopā ar advokātu un prokuroru, bet krimināla procesā, kuru gan es profesionāli, protams, neesmu piedzīvojis, līdz ar to tā man arī ir zināma izskāpšana no komforta zonas, tā kā netiesājiet mani bargi, ja es kļūdos kādos terminos vai iedzienos. Cilvēks parasti interesē tādas, es teikšu tā, ciparos izmērāmas lietas. Cik naudas ienāca kasē, cik stundas tu pagājušajā naktī gulēji, cik ir noķerti noziedznieki vai arī cik manta konfiscēta. Cik tad tās mantas daudz ir konfiscētas, droši vien, ka tas ir tas, pēc kā parasti cilvēks varētu mērīt šo te kapitālo remontu, cik efektīvs ir šis te instruments, kuru vispirms primāri piemēro prokurors un pēc tam tālāk jau cīņā cenšas atspēkot advokāts. Vai šis te regulējums, kas vairs nav jauns, bet tādā Latvijas tiesību sistēmā es teikšu droši vien, ka diezgan jauns, cik 7-8 gadi, ja es nekļūdos, par šo te jauno pierādīšanas standartu attiecībā uz noziedzīgi iegūtu mantu legalizēšanu. Es došu pirmam vārdu Jūrim. Kā tu no sava skatu punktu to vērtē, cik tad mums tā manta ir konfiscēta un vai tas ir palīdzoši tieši šajā procesā? Laikam jāsāk ar to, ka tā situācija mūs zināmā veidā vedināja uz to, ka mums īsā laika periodā ir jābūt gataviem reaģēt uz tiem izaicinājumiem, kas bija saistībā ar šo te pirmo riska profilu, ja mēs runājam par nacionālo riska izvērtējumu. Proti, kad valsts ilgstošā laika posmā caur finanšu sistēmu bija pieļāvusi ar, teiksim tā, riskos nebalstītu pieeju naudas plūsmu un tās nogulšanos uz noteiktu laiku, īsāku vai garāku mūsu finanšu sistēmā un tad tālāk attiecīgu ceļu uz citām valstīm, to starp arī trešajām valstīm. Šie izaicinājumi faktiski jeb tās pieļautās kļūdas bija tik būtiskas, ka ar krimināltiesiskajiem līdzekļiem, metodēm, to starp arī šo te konfiskācijas mehānismu, un šeit primāri es domāju konfiskāciju bez notiesājuša sprieduma, mēs bijām spiesti īsā laika periodā reaģēt un vērsties tātad, lai no finanšu sistēmas izņem šos te noziedzīgi iegūtus līdzekļus. Teiksim tā, absolūtos skaitļos es no galvas tur nepateikšu, jo katru gadu konfiscēto līdzekļu apjoms svārstījās, tad vairāk, tad mazāk. Vienu gadu bija 85 miljoni konfiscēti, citu gadu vairāk, citu mazāk. Tas ir atkarīgs no konkrētā laika periodā. Bet varbūt tas, kas iezīmēja šo īpatnējo procesu, ka tas bija, varētu teikt tā, ļoti nepierasts tai iepriekšēji tiesu praksei un tieši Latvijas tiesu praksei, ja mēs skatāmies uz līdzekļu konfiskāciju, jo tā primārā vispār pieņemtā prakse, saprotamā prakse bija tāda, kad kopā ar notiesājušu spriedumu personai tiek konfiscēta manta. Šī situācija bija pretēji absolūtā savā vairākumā, personas pēc būtības nebija sasniedzamas. To arī apliecināja kredītiestādes piesaistītie auditori, kuri vāca šos sākotnējos finanšu pierādījumus, nevis, protams, tādus, kas ir nepieciešami krimināla procesa ietveros, bet finanšu pierādījumus, mēģinot kontaktēties ar šīm te personām, lai sniegt arī, saņemt no viņām arī to skaidrojumu. Tad vienā virknē bija izvairīšanās no šādu skaidrojumu sniegšanas, kādā virknē lietu arī bija tāda gadījuma, kur vienkārši šī persona nebija sasniedzama. Un rezumējot to kopējo situāciju, jāsaka tā, ka Latvija šajā īsajā laika periodā ieguva ļoti nozīmīgu pieredzi
izmantojot šo mehānismu, kurš patiesībā, es domāju, pamatoti, es nevis domāju, es secinu faktiski, jā, jo citas Eiropas Savienības valstis mēģina pārņemt šo pieredzi no mums. Un varbūt šī pieredze tiek pārņemta ne jau tāpēc, ka citās Eiropas Savienības valstīs tagad būtu kaut kas tāds noticis, kam par pamatu būtu nepieciešama finanšu sistēmas kapitālais remonts, bet gan vairāk no šīs ģeopolitiskās situācijas, kurā mēs ar vien skaidrāk saredzam līdzības, proti subjekts nav sasniedzams vai arī tiesiskās palīdzības instrumenti dažādos līmeņos vai izmeklēšanas līmenī vai krimināla vajāšanas līmenī faktiski kļūst par mazāk efektīviem. Tās valsts attiecīgi nesadarbojas ar mums. Un līdz ar to šis mehānisms, un atbildot uz jūsu jautājumu tā precīzāk, mēs to saucam par iespējamības pārsvaras krimināla procesā, ja mēs runājam par šo pierādīšanas standartu, kas ir atšķirīgs no tiem gadījumiem, kad mēs runājam par personas vainu, tātad ārpus saprātīgām šaubām, ir viens tikai no šiem mehānismiem, kas palīdz attiecīgi atrisināt šo jautājumu par mantas konfiskāciju bez notiesājušas sprieduma. Varbūt, lai es neaizņemtu visu pilnīgi ēteru. ir ļoti, es domāju, ka ļoti interesanti, un droši vien, ka varētu rasties arī vēl papildu jautājumi. Bet metot tiltu pie Jāņa, tad no tava skatu punkta, kāpēc ir, es nezinu, vai labi, es savādāk noformulēšu. Vienmēr mēs redzam kaut kādā pierādīšanā riskus caur to, ka tas pierādīšanas standarts nav pietiekams, un tad šī persona, piemēram, nav vainīga, kas ir klasiskā gadījumā. Šeit mēs runājam par mantas konfiscēšanu caur šo iespējamību. Vai tu kā advokāts tad aizstāvību virzot procesā, tiesā, nesaredz risku tajā, ka šis pierādīšanas standarta iespējamība, ka visdrīzāk tā manta ir noziedzīgi iegūta, varētu novest pie tā, ka kaut kādos gadījumos cilvēks par, nozagta degvīnu pudeli vai kaut ko tam līdzīgi, varētu tad tikt, šī manta viņam varētu tikt arī konfiscēta. Vai tad kāds ir tavs advokāta redzes punkts par šo jautājumu? Jā. Beidzamos gados man patīk lūkoties uz kriminālu procesu un uz kriminālu tiesībām un uz visu kriminālu procesuālo sistēmu, kā uz tādu lielu valsts mēroga risku pārvaldības rīku. Tātad vienā pusē ir riski, ko mēs negribam pieļaut, ka noziedzība plaukst un zeļ, noziedzīgi līdzekļi nonāk apritē, kropļo konkurence un dara visas tās sliktās lietas, ko mēs dzirdējām. Tas ir viens risks, kas ir jānovērš. Līdz ar to šī riska novēršanai, jo mēs tuvāk esam tādai nosacītai policijiskai valstī ar ārkārtīgi plašām pilnvarām, zemiem pierādīšanas standartiem, jo principā sabiedrībai vajadzētu būt drošākai no noziegumiem. Un tad ir otrs risks. Nevajadzētu šī visa rezultātā aizskart nevienu nevainīgu personu, nevienu nevajadzētu apsūdzēt vai notiesāt, ja tas nav pamatoti. Tāpat nevajadzētu konfiscēt nevienu centu, ja tas nav pamatoti. Un tad viss tā krimināla procesa sistēma ir mēģinājums nobalansēt šos abus riskus, lai no vienas puses tā noziedzības apkarošana būtu efektīva, un no otras puses, lai šī likuma bardzība nebūtu pārmērīga, lai personai būtu reāli efektīvi iespēja sevi aizstāvēt, un lai kļūdu skaits būtu pēc iespējas minimāls. Es nesaku, ka ir iespējams nonākt pie nulles, kļūdas būs. No šīs perspektīvas raugoties, es teiktu, ka Latvijas tā krimināla procesa sistēma attiecībā par noziedzīgi iegūtajiem līdzekļiem, par šo īpašo procesu, par konfiskāciju, ar apgriezto pierādīšanas pienākumu, ar pazemināto pierādīšanas standartu, jā, tas bija jaunums. Juristu vide, īpaši advokātu vide, to uztvēra kritiski, lai neteiktu naidīgi. Ir bijuši procesi Satversmes tiesā par kaut kādiem vairāk mazāk tehniskiem jautājumiem, ir bijušas kādas konstitucionālās sūdzības apmierinātas, kādas nē. Šobrīd plašs jautājumu loks ir Satversmes tiesai par šo uz galda. Tie jautājumi īstenībā juristu vidū ir labi zinām, un tagad atlikušajās 20 minūtēs un 46 sekundēs mēs tāpat tos neizrunāsim. Eiropas Savienības tiesa mums tā kā atteica palīdzīgu roku un teica, ka, ziniet, tas nav mūsu jautājums, tiekat, ka jūs savā pīļdīķī tur paši galā, tā kā Satversmes tiesai būs darbs. Mans redzējums ir tāds, tikmēr, kamēr mēs runājam par naudu,
Es domāju, ka nav nekas antikonstitucionāls. Visdrīzāk šis te pazeminātais pierādīšanas standarts vai apgrieztais pierādīšanas pienākums, tikmēr, kamēr personai ir nodrošināta iespēja efektīvi saprast, pret ko tai ir jāizstāvās, kas tai tieši tiek pārmests, tad jau to pienākumu tā kā var mēģināt izpildīt. Tas, par ko man drusku ir baža, vai šādā procesā ar dažādiem pazeminātiem standartiem pieņemtam lēmumam, lai nebūtu ietekmes uz tālāko procesu attiecībā uz personas vainas konstatāciju, kur gan es tā kā ceru, ka tiks saglabāti visi krimināla tiesībām klasiskie principi par nevainīgumu prezumpciju, par vainas pierādīšanu ārpus saprātīgām šaubām attiecībā uz pilnīgi visām noziedzīgu nodarījumu sastāvpazīmēm. Kamēr tiek risināti mantiskie jautājumi, es pieņemu, ka šādas vai tādas atkāpes ir nepieciešamas, cik tās ir precīzi un veiksmīgi ierakstītas likumā. Ko man tagad spriest, Satversmes tiesa drīz savu vārdu pateiks, tad mēs varēsim lasīt, piekrist, kritizēt un darīt visu, ko mēs parasti darām. Jā, šis patiesībā jautājums parādās arī dažādos griezumos, arī uzdotos jautājumos. Visticamāk, protams, ka šodien mēs to neatbildēsim, bet par tiesībām uz aizstāvību es gribēju tev uzdot no citas skatu punktu jautājumu. Šajos ģeopolitiskos apstākļos, tad arī šie sankciju jautājumi, šī riska apetītes vērtēšana un samērošana ar personas tiesībām uz taisnīgu tiesu, ar personas tiesībām uz advokāta aizstāvību. Kā tu saredzi tā samērošanu, tātad, lai šo riska apetīti adekvāti novērtētu, bet vienlaikus tad pasargātu, jeb nodrošinātu šīs personas pamatiesības uz advokāta palīdzību? Jā. Tātad, ja mēs sankciju jautājumam drusku pievēršamies, pirmkārt, sankcijas, cik tālu man zināms, šķiet neliedz sniegt juridisko palīdzību visu veidu tiesu procesos, kas ir nosacīti klasiskais advokātu darbs, civil, krimināla, administratīvos vai konstitucionālās tiesas procesos. Tur šķiet ierobežojumi nav. Un tad ir ierobežojums attiecībā uz vienas konkrētas agresoru valsts, Krievijas juridiskajām personām un subjektiem, kas ir saistīti ar pašu šo valsti. Cik es zinu, tad Eiropas Savienības tiesa šim ierobežojumam savu vērtējumu nesen šķiet ir devusi un atzinusi par derīgu esam. Katrā ziņā Latvijas advokātiem būtu jāpatur prātā, kad apkalpot Krievijas juridiskās personas ir droši, un tur nav runa par riska apetīti, tur vienkārši drīkst, nedrīkst. Tikmēr, kamēr jūs sniedziet juridisko palīdzību kādos tiesu procesos, kur persona vai vēlas vērsties tiesā, vai ir spiest aizstāvēties pret kaut ko. Tad, kad ir runa par aktīviem, naudu, darījumiem, īpašumiem un tā tālāk, tad ir jāņem, diemžēl, visas tās sankciju regulas un jāskat cauri, ko drīkst, ko nedrīkst, un kam šo palīdzību var vai nevar sniegt. Atgriezīsimies pie prokurora. Nākamajā nedēļā Saeima skatīs Tieslietu ministrijas virzītos grozījumus, kas ir arī saistībā gluži ne esošo kapitālo remontu, bet ar kārtējo mūsu, arī to starp manīvā novērtējumu par aktīvu pārvaldīšanu. Un tajā aktīvu arestētās mantas pārvaldīšanā būs ļoti liela nozīme patiesībā arī prokuroram, jo prokuroram būs tad jānovērtē šie te, potenciāli pārvaldāmie arestētie aktīvi. Tā es pieļauju, ka auditorijām, bet liela daļa vēl nemaz nezina, bet tā ir tāda iniciatīva, kas mums ir būtiska manīvā kontekstā un kas nav stāsts par pagātni, bet kas ir stāsts par nākotni, bet kas ir tostarp viens patiesībā no sen mums neizpildītiem darbiem, un kuru visticamāk arī vērtēs. Un tur tad ir vairāk elementi. Viens ir, protams, ir čaus uzņēmumi un ietekme. Vai tad, droši vien prokuroru vidū, vai ir kaut kāda sajūta, jo darba grupās prokurori ir piedalījušies par šo jautājumu, kas mums varētu savukārt būt palīdzuši tālākajās diskusijās, lai šo aktīvu pārvaldīšanu beidzot ieviestu, jo mēs zinām bēdīgi slavenās lietas un kā mēs varētu virzīties nākotnē tostarp uz šo pārvaldīšanas jautājumu. Jā, tas ir, paldies, ļoti labs, interesants jautājums un patiesībā arī aktuāls. Bet es gribētu teikt tā, es varbūt savu, protams, viedokli paudīšu. Es diez vai aplaudētu šāda griezuma iniciatīvai, jo mans tas viedoklis ir tāds, ka procesa virzītājiem, proti izmeklētājiem, prokuroram, tiesnesim, ir pēc iespējas jāturas tālāk no konkrētu aktīvu pārvaldīšanas jautājuma.
Un faktiski valstī ar savu mehānismu, caur normatīvo regulējumu būtu jānodrošina tas, lai tā tas arī notiktu. Proti, izmeklētājiem nav jāsako līdzi pārvaldāmās mantas pieaugumam, zudumam, atļaujas izsniegšanai vai tieši otrādāk neizsniegšanai jautājumā par pārvaldāmo mantu. Ar to vajadzētu nodarboties vienai noteiktai valsts dibinātai vai dažādā kapitāla formā dibinātai pārvaldības institūcijai, kura tad attiecīgi viena pati arī uzkrātu šo praksi. Tas ir arī no labas pārvaldības principa izējošais jautājums. Tas nozīmē, jo jūs vairāk darat vienu un to pašu monotonu darbu, jo jums vairāk uzkrājas prakse, jūs pilnveidojaties. Jūs varat iedomāties, cik daudz izmeklētāju ir Latvijā un prokurori, kuru lietās ir jautājumi, kas ir saistīti potenciāli ar kādu īpašumu, es domāju, plašajā nozīmē, konstitūcijas nozīmē, konstitūcijas tvērumā īpašumu pārvaldīšanu. Līdz ar to mēs nonāksim zināmā veidā strupceļā, mēģinot kaut kā vienādot katra izmeklētāja un prokurora izpratni par to, kādā veidā būtu efektīvāk pārvaldīt vai kontrolēt šo te procesu, kaut arī tas būtu reglamentēts normatīvi vai krimināla procesālā regulējumā vai papildus atsevišķajā likumā. Tā kā es domāju, šo soli vajadzētu ļoti stipri vēl pārdomāt un virzīties uz to, kas zināmā veidā mums ir līdzība jau šādai institūcijai, proti viņa pagaidām nenodarbojas tieši ar šādu tvērumu, bet tas ir tas ceļš, kuru mēs varam skatīties. Es domāju, šobrīd tur materiālas rezerves vai kāda cita institūcija. Tas varbūt nav tas būtiskākais, kāds ir vārds vai nosaukums šai institūcijai, bet pats princips. Izmeklētājiem, proti, ir jāizmeklē lieta, prokuroram jāuzrauga un jāveic kriminālu vajāšanu un attiecīgi valsts apsūdzības uzturēšanu tiesā, un tiesnesim ir jāiztiesā. Skaidrības labāk gan es gribēju iezīmēt, ka tā nebūs, pārvaldīšana nebūtu prokurora atbildība, bet prokurors būtu tas, kurš pēc noteiktiem kritērijiem nodotu tālākai virzībai. Bet paldies, šis ir, protams, ļoti noderīgs viedoklis, jo šī būs kādu brīdi diskutējumā tēma, tostarp jaunajā novērtēšanas periodā, visticamāk, par ko arī mums tiks uzdot jautājumi. Atkal tālāk nonākot pēc plāna pie klausītāju jautājumiem, te ir virkne jautājumu, kas ir saistīti jau ar kaut kādām konkrētām normām, un mēģināšu daļu no tiem jums uzdot, uz visiem mēs nepaspēsim. Bet viens no tiem ir, kas ir arī saņēmis patiesībā visvairāk, laikus vai atbalstu, ir, vai jūs ieskatā ir pareizi, ka pēc mantas konfiskācijas krimināla process tiek izbeigts vainu gan galu galā nekonstatējot. Jautājums te nav nevienam konkretizēts, droši vien, ka tad jūs varat abi atbildēt. Vispirms advokāts. Jā, ir tā. Drusku jāatgriežas pie kapitāla remonta stāsta. Es pirms nākšanas uz šo pasākumu uzmetu aci Iekšlietu ministrijas informācijas centra datiem, cik pa gadiem pēdējos 10 gados ir bijušas ierosināts krimināllietas pēc 195. panta, kas ir par legalizāciju. Tātad pirms kapitāla remonta šķiet tas 15. 16. gads bija ap 120 lietām gadā, pēc tam bija kaut kādu neliels pieaugums, un pēc tam 19, 20 un uz priekšu, tur plus mīnus ap 400 lietām gadā. Tātad kapitālais remonts mums ir radījis apmēram vairāk ap 1000 lietu. Skaidrs, ka šais lietās nauda ir Latvijā, un tie ļaudis, kuriem ir kaut kāds sakars ar šo naudu, visbiežāk viņi nav Latvijā. Līdz ar to ar naudu kaut ko izdarīt relatīvi vienkārši. Mums ir krimināla likumā 59. nodaļa, uz tiesu, tad nolēma, ko tur konfiscēt, nekonfiscēt, un viss. Un tālāk kaut kas ar to viss ir jādara. Kur tos pilsoņus meklēt, kā viņus dabūt, milzu darbs, un gal beigās vai tam būs kāda jēga. Tiesības sargājošās iestādes, saprotot, ka tie plaukti viņiem kabinetos nav bezizmēra, ierosināja veidot tādu savu veidu tvaika ventīli un iegrozīt krimināla procesa likumā. Tā vienkāršība, kā advokāti to uztvēra, ja nauda ir atņemta, lietu var izbeigt. Tā arī Saeima šo normu pieņēma, proti, ja ir atrisināti mantiskie jautājumi krimināla procesā un tur vairāk nav ko darīt un tālāk būtu laika ietilpīgi un resursus prasoši procesi var izbeigt.
Tas bija apzināts, politiski akceptēts, mērķtiecīgs solis. Jautājums no teorētiskās puses, vai tā drīkstētu būt, ka neviens nav notiesāts, bet nauda ir atņemta kā noziedzīgi iegūta. Ja mēs ticam, ka pazemināts pierādīšanas standarts ir atļauts, tad tāda situācija var būt. Tātad mums ir pietiekami, kad glāze ir līdz pusē pilna ar pierādījumiem, lai atņemtu mantu, bet mums glāzi vajadzētu pavisam pilnu, lai kāda iesēdinātu cietumā. Nevaram pieliet līdz augšai. Tad ko darīt? Priekš viena jautājuma atrisināšanas pierādījumi bija pietiekami, priekš otra nepietika. Tāds šobrīd ir tas teorētiskais pamatojums. Viņš mums var patikt, nepatikt. Mēs par to varam iet uz Satversmes tiesu, bet tāds šobrīd ir risinājums. Es domāju, ka arī ne sabiedrība, ne tiesības sargājušās iestādes neviens neko neiegūtu, ja šī norma nebūtu, un policija tās lietas krātos, tais plauktos, un tāpat viņām neviens nezinātu īsti, ko darīt. Tātad tas ir tāds arī efektivitātes aspekts, Juri. Kāds ir tavs viedoklis? Jā, es varbūt varu papildināt par to ventili. Zināmā veidā tā tas ir, bet kā jau mēs valsts esam pieraduši, tad mēs ļoti labas lietas domājot, ka tām būtu jādarbojās, ar laiku apaudzējām vēl ar kaut kādiem šķēršļiem papildus, un tā mēs nonākām, kā saka, pie gala rezultātu, kuru zināmā veidā mēs varam tagad redzēt ar jau piesaukto Eiropas Savienības tiesas nolēmumu, un šajā nolēmuma sakarībā jāpiemina arī ģenerāla advokāta teikto viedokli, kurš faktiski Latvijai ļāva vēlreiz paskatīties uz to procesu, kas ir likumdošanas, iniciatīvas un kā mēs viņas vēlākā laikā, aprobācijas laikā apaudzējam ar papildus kaut kādiem šķēršļiem. Un viens no tiem secinājumiem bija tāds pats, piemēram, ka Latvijas tas regulējums ir pat zināmā veidā aizgājis, ne tikai viņš ir progresīvs, bet pēc kāda laika tie šķēršļi, kas ir pielikti klāt, viņi ir nesamērīgi. Pa daudz iet runa par pārsūdzības kārtību, piemēram, kas varēja būt atvieglotāka. Tā kā es domāju, ka atgriežoties pie tā iepriekšējā jautājuma par to ventili, ir jāsaka tā, likumdevējs ir iestrādājis, un tā bija arī prokuratūras iniciatīva, vēl vienu tādu drošības aspektu, proti jaunatklāto apstākļu instruments vai mēs varam teikt arī institūts, kas pie noteiktiem apstākļiem ļauj atgriezties pie šī jautājuma. Tā kā, manuprāt, šis balanss ir noturēts, un, kā es jau teicu, šis mehānisms, protams, sākotnēji nebija domāts, ka mēs ar to risināsim ģeopolitiskos arī izaicinājumus, bet mēs nonācām pie tādiem, un tagad ar vien plašāk Eiropas Savienības citas valsts uz to skatās kā uz tādu vienu efektīvu mehānismu, jo patiesībā, kā es jau teicu, lai piemērs, lai būtu skaidrs, varbūt tāds ilustratīvs, ja okupētajā teritorijā, Donbasa teritorijā, okupanti, noziedznieki, grupējumi, sauciet kā gribat, teroristi nodarbojās ar Ukrainas resursu izlaupīšanu, tad droši vien būtu naivi domāt, ka mēs varētu nosūtīt tiesiskās palīdzības lūgumu Ukrainai un prasīt par šīs teritorijā notiekošajām aktivitātēm, vai viņi kaut kā varētu nopratināt tos cilvēkus vai sazināties ar tiem cilvēkiem ar vienu jautājumu, vai jūs tur neizdarat noziegumu, ja izdarat noziegumu, tad vai nav uzsākts process, vai jūs paši pret sevīm neesat uzsākuši procesu un tā tālāk tā joprojām. Jūs saprotiet, cik tas izklausās patiesībā neloģiski, un tāpēc mēs nonākam pie tādas situācijas, ka tiesībām ir jāattīstās un jādzīvo kopā laikā noteiktajā, un ar noteiktiem cilvēkiem mums ir jārēķinās ar to. Viņas nevar ilgstoši palikt bez dinamikas. Vispār krimināla tiesības un krimināla procesa tiesības ir pēdējā laikā ļoti dinamiski attīstās, un varbūt, kad var arī piekrist citiem, kad varbūt jau pārāk strauji pat attīstās, bet tie ir tie izaicinājumi, kas ir apkārt mums, un es domāju, kā vēl viens izaicinājums, tas, kas skar visus iepriekš runātājus pa tematiem, kuri šodien tika skatīti, nepieminēja vienu būtisku, kad patiesībā naudas atmazgāšanas novēršanā un mazāk apkarošanas, bet sākotnēji tāda novēršanas jomā ir jāņem vērā, ka noziedzība pārorientējās nevis kā iepriekš bija tradicionālā finanšu sistēmas izmantošana, bet ārpus tradicionālās finanšu sistēmas. Tas nozīmē, ka mums arvien vairāk jāsāk domāt par tiem uzraudzības mehānismiem kontrols, kas ir tieši ārpus šeit. Es domāju, kriptovalūta, es domāju dažādas platformas apmainoties ar pakalpojumiem un precēm. Tātad šīs platformas, šie rīki, jauno tehnoloģiju risinājumi attālinās no mūsu tradicionālās likumās ierakstītās finanšu kontroles un uzraudzības sistēmas. Un tas ir būtisks
jauns izaicinājums, es domāju, ne tikai Latvijai, bet kopumā Eiropas Savienībai tuvāko 5, 6, 7 gadu laikā. Jā, tas ar starp citu ir viens no aspektiem, ko es arī gribēju iezīmēt mūsu sarunā, šie digitālie izaicinājumi, kriptovalūtas izaicinājumi, mākslīgais intelekts. Kas ir tie soļi, ko mēs varētu kopīgi vēl spērt gan kā likumdevējs, gan arī jūsu pusē, lai tā ietekme, mēs viņu, protams, nevaram mazināt, bet vismaz mēs viņu varētu kontrolēt? Ja jautājums pie manis, es domāju, mēs šodien varam nospriest, ko mēs gribam, bet tas galīgi nebūs vienkārši. Tieši tā. Cik es saprotu, tad arī legalizācijas novēršanas jautājumiem veltītās konferencēs, tas tonis vai tā noskaņa ir tāda, ka šodien mums jau nav problēma ar finanšu sektoru, kurš ir regulēts, superregulēts un dažkārt šķiet pārregulēts. Noziedzīgās naudas plūsmas no finanšu sektora ir novērsušās, saprotot, ka tas ir sarežģīti un tas vairs nestrādā. Un tad sākās kriptovalūtas, sākās dažādās valstīs slikti uzraudzītas vai neuzraudzītas kaut kādas norēķinu sistēmas un platformas, kam ir starptautisks raksturs, kas bieži vien ir virtuāls kaut kur tīmeklī esošas. Kā ar to cīnīties, man nekādas gatavas receptes nav, bet skaidrs, ka tas fokus pārvirzīsies no tā, kas notiek bankās, uz to, kas notiek ārpus bankām. Kaut kur tās plūsmas ir. Tas nozīmē, ka mums droši vien nepietiks tikai ar tapešu pārlīmēšanu, ka mums būs jāveic vēl viens jauns, visdrīzāk kapitālais remonts vismaz kādā no telpas daļām. Es domāju, lai šo te kriptovalūtu varam pavaicāt mākslīgiem intelektam, varbūt tam būs kāds ieteikums, kā rīkoties. Man tāda piebilde var būt tāda, ka mūsu klausītāji pārsvarā ir juristi, un šī ir priecīga vēsts, jo juristiem būs darbs. Jo, ja mēs gribam kaut ko, kā saka, atkal saprātīgi, es domāju, saprātīgi izsvērti, lai mums, kā parasti prokuroriem, valsts apsūdzības uzturētiem un advokātiem bieži ir tie pretējie viedokļi, bet lai mēs to balansu atrastu, tas ir normatīvais regulējums, kuram ir jābūt izsvērtam šajā jomā. Un tas ir ceļš, kurš mums ir ejams. Tur ir loks zināms, kas nav regulēts, es domāju, šīs darbības. Ja? Tas ir tas ceļš, uz kurien mums ir jāskatās, ja? Bet tur ir jābūt tam izsvērtam. Lai arī nenobremzēt, kā mēs saprotam, jaunās tehnoloģijas tomēr nav tikai izmantojums noziedzīgo nodarījumu izdarīšanai, primāri. Cerams, un mēs varam cerēt uz to labāko cilvēku, tās izmanto tautsaimniecības, ekonomikas dinamikai, attīstībai, un tā blakne ir tie noziedzīgie nodarījumi. Tāpēc ir jāizsver tā, lai tā pirmā puse neciestu no tā. Tieši tā. Visvairāk laikam ir tomēr izpelnījusies ievērība jautājums, kuru visdrīzāk tad tomēr man nāksies uzdot, lai arī es gribēju atturēties no diskusijas par ģenerāla advokāta secinājumiem par spriedumu nesenajās apvienotajās lietās. Vai būs jums kāds komentārs? Jo te ir, tas jautājums ir ļoti vispārīgs, kādi ir komentāri. Jo komentāri nevar šobrīd būt. Mēs esam, tā teikt, futbola bumbu atmetuši atpakaļ šeit tepat Latvijā, bet varbūt tomēr ir kāda. Ģenerāla advokāta viedoklis caurmērā bija par to, ka šis mūsu regulējums ir atbilstošs. Eiropas Savienības tiesa gāja vieglāk un īsāk ceļu, sakot, ka tas vispār nav viņu jautājums. Tur bija dažas piebildes, ka tas regulējums ir atbilstošs, ja piemērojot tiek nodrošināts. Droši vien es no savas puses tam varētu piekrist, bet atceramies, ka ģenerāla advokāta viedoklis ir viena, lai arī autoritatīva jurista viedoklis. Un, es ar drīzāk cerībām raugos uz Satversmes tiesas darbu un gaidīšu iznākumu tur. Līdz ar to šobrīd diskusija tur būtu droši vien laika tērēšana. Es Jānim laikam piekristu arī šajā jautājumā. Tas, ko es varu papildināt, es jau iepriekš arī teicu, kad kopumā ir arī vēl viena iezīme tur iezīmējusies, kā es saku, ka tādas likumdošanas iniciatīvas, kuras mēs varbūt ejam pa priekšu citām valstīm, mēs pēc kāda laiciņa sākam sarežģīt to dzīvi, apgrūtināt ar liekām, procedūrām. Tās varbūt arī bija tās galvenās atziņas, bet jāpiekrīt Jānim, tas ir tikai un vienīgi viens, varbūt autoritīvs, bet tomēr personas viedoklis. Paldies, un kā pēdējo jautājumu es jums katram uzdošu mazliet tādu provokatīvāku, ņemot vērā, ka ir noderīgi pastīties viens uz vienu otru no malas. Un man būs jautājums jums katram par vienu otru izaicinājumiem, kas savukārt mums var būt palīdzoši kā tiesību politikas veidotājiem noteiktos jautājumos.
Kā jums šķiet, kas jums ir viena otra profesijas šobrīd, kaut kādas tās melnās, baltās puses, ko varbūt mums vēl būtu kā likumdevējiem vai kā tiesību politikas veidotājiem jāpilnveido? Kas ir tie izaicinājumi šobrīd remonta kontekstā? Jā. Labi, kurš sāk? Es varu īsi tad atbildēt, lai uz optimistisks nots beigt. Man šķiet, ka ir arī citreiz tāds sakāmais, mēs citām personām tā attiecinām par kaut kādu padarīto darbu. Ja mēs redzam, ka kāds to dara labi, tad nevajadzētu viņam traucēt. Ja mēs runājam par to remontu, ja mums kopēja kaut kāda it kā sapratne ir, kā remontu cilvēks veids dzīvoklī, tur tāpēc līmē, balcina griez, tādu kopēju, tad tas nenozīmē, ka mums katrā gadījumā, tad, kad kāds veids profesionāli to darbu, vajadzētu tagad viņu pamācīt, kā to darīt. Te es novēlētu to, ka tas, kas mums ir sasniegts, mums ir jāuztur un saprāt robežās jāattīsta. Jā. Labi, tad, ja par izaicinājumiem, ko varbūt advokatūra redzētu vai vēlētu prokuratūras pusē, es piedāvātu tam kapitālā remonta sākuma posmam pieiet kā situācijai, kas mums visiem bija jauna. Līdzīgi kā Covid vienā brīdī iestājās, jauna situācija tāda nav bijusi mūsu paudzes, nav nejausmas, kā ar to apieties. Līdzīgi bija ar kapitālo remontu. Īsā laikā bija vairāk notikumu, kas to izraisīja. Bija vienas ASV valdības iestādes paziņojums attiecībā uz Latvijas kredīti iestādi, bija šie draudi par pelēko sarakstu un bija skaidrs, ka strauji kaut kā ir jārīkojās. Šķiet, ka tajā brīdī valsts pusē nedaudz iestājās stress, būtu maz teikt, varbūt tāda savu veidu panika. Un panikas gaisotnē tā reforma tika uzsākta varbūt vietām, kur nesteidzīgi to darot, būtu iespējams darīt ar skalpeli, sanāca ar motorzāģi, bet, kā bija, tā bija. Rezultātā attiecībā uz tiesību sargājušām iestādēm un prokuratūru tātad ir liels darba apjoms. Tās lietas, kā es teicu, plus mīnus 1500, varbūt Jurim ir precīzāki dati, cik tur izauga attiecībā par to legalizāciju. Man šķiet, un tas ir arī pārunās ar prokuroriem un ar prokuratūras vadību kādā konferencē dzirdēts, ka iespējams, kad tās cerīgās, ja tās īstās lietas, kurās bija ko darīt un bija ko konfiscēt, un tam bija kaut kāds pamats, iespējams lielākā daļa, tā kā ir beigušās, bet ir pilna galda ar lietām. Izaicinājums būtu godpilni un maksimāli ātri nokopt galdus no šīm te panikas laika lietām un atgriezties normālā darba režīmā, strādāt ar to, ar ko mums ikdienā būtu jāstrādā, jo tie atlikumi ir, un es vēlētu viņiem tikt vaļā likumīgā, saprātīgā veidā, pēc iespējas ātri, lai mums tas panikas laika mantojums vairs netraucētu dzīvot un strādāt visiem. Paldies!